Zināt, kāpēc cilvēki ir nelaimīgi? Tāpēc, ka mēs esam egoisti, tāpēc, ka mēs esam koncentrējušies uz sevi. Bet mīlestība ir iziešana ārpus sevis. Vai jūs piekrītat? Tā ir iziešana ārpus sevis. Piemēram, Jēzus izgāja no tēva. Viņš izgāja no tēva, lai būtu ar tevi. Kāpēc Jēzus ir laimīgs? Tāpēc, ka viņš nav sevī, viņš ir tevī. Kāpēc tēvs ir laimīgs? Tāpēc, ka viņš nav sevī, viņš ir tevī. Kāpēc Svētais Gars ir tik laimīgs tieši tevis dēļ? Viņš mājo dziļi tevī, un tu esi viņa lielākais prieks un laime. Tas nevar būt. Tā nevar būt. Tā vienkārši nevar būt. Es esmu laime, es esmu hemoroids, es esmu problēma. Varbūt tu par sevi vari domāt, ko vien vēlies, bet tev ir jānožēla grēki. Amen. Nožēla ir tad, kad tu esi pārdomājis. Amen. Pazemojās. Zem Dieva stiprās rokas. Amen. Mums uzreiz stiprā roka nozīmē, ka Tēvs tevi noķēra, tu novilki bikses un tāda stipra roka. Hač, pazemojos. Tēt, hač. Saproti, šeit nav domāts tas ir pie jums uz planētas tā kaitē. Tev pat nav jācenšas pazemoties, tev jau ir pazemojuši. Bet, kad tu pazemojies zem šīs mīlestības, Dieva stiprās rokas, Dieva, jo pat, neteikšu, pat dusmas, Dieva, jūs ar mani. Tā ir Dieva mīlestības izpausme. Aleluja! Cilvēka dusmas nerada Dieva taisnību. Tajās nav mīlestības. Bet Dieva dusmas ir Dieva mīlestības izpausme. Piemēram, kad Jēzus sadusmojās, tas notika sinagogā, kad viņš izveda Suhorkovu un teica, ko vajag darīt sabatā, dziedināt vai vēl kaut ko, glābt vai nē, vai iznīcināt. Viņi visi klusēja, un viņš, dusmās uzlūkojot visus, bēdājās par viņu cietsirdību. Par to, ka viņiem nav līdzjūtības, par to, ka viņiem nav mīlestības, dusmas uzvirmoja, un viņš teica, sausās rokas cilvēki, izstiep savu roku, un tas tika dziedināts. Jēzus pagriezās un teica, nāc sausās rokas cilvēks, viss ir kārtībā, tu vairs neesi savs. Saprotiet, Jēzus dusmojās par cietsirdību, nevis par... Viņš dusmojās uz grēku, viņš dusmojās uz slimību, viņš dusmojās uz velnu, viņš dusmojās uz cietsirdīgām sirdīm, kuras bija nocietināts ar sātana vienaldzību. Bet viņš nedusmojās uz cilvēku. Vai jūs man dzirdat? Bet mēs dusmojamies tieši uz cilvēku. Tieši uz cilvēku. Ir atšķirība. Tāpēc viņa dusmas ir viņa mīlestības izpausme, jo ir rakstīts, ka viņa mīlestība ir uguns. Tas ir liesmojošs, ļoti dedzīgs liesmas, lieli ūdeņi to nevar nodzēst. Un tāpēc Dievs izglāba pasauli. Tas bija Dieva dusmu izpausme. Jēzus nav pie krusta, bija Dieva dusmu izpausme ne par Kristu, bet par tavu grēku. Tas bija tiesas spriedums par tavu grēku. Tas bija tiesas spriedums par sātanu, par vēzi, par astmu, par cukura diabētu, par visiem grēkiem, tās bija dusmas, kas tika atbrīvotas, pilnas mīlestības. Pilnas mīlestības pret cilvēkiem. Lūk, tāds ir Dieva dusmas, un nevajag jaukt Dievu ar vēlmu. Amen. Dieva dusmas ir tad, kad tu cieš, un viņš to ienīst. Ne tevi, bet to, kāpēc tas notiek. Lūk, kas ir Dieva dusmas. Dieva dusmas ir tad, kad es uzzināju, ka Sēmikam ir cukura diabēts, un es kliedzu. Es tam nepiekrītu, jo es viņu mīlu. Saprotat, kas ir dusmas? Dieva dusmas, viņš ienīst netaisnību un mīl patiesību. Aleluja! Tāpēc Dievs atdeva dēlu, bet viņš nenogalināja dēlu. Viņam nav jānogalina dēls, lai kļūtu labāks, svētītu tevi un dziedinātu tevi. Viņš nav tiesnesis. Tādā nozīmē, kā mēs to saprotam juridiskā izpratnē. Jo mēs ar jums saprotam Dievu cilvēcīgi. Kad mēs sakam, ka Dievs valda tiesā, mēs iedomājamies Dievu ar paruku, cepuri un āmuru, kurš taisnīgi tiesā. Tā mēs redzam Dievu.
Jo mēs ar jums ēdām no labu un ļaunu atzīšanas koka, kad bijām ūdeņi. Un tagad sieviete ar svariem, aizsietām acīm neitrāli nosver mūsu darbus. Un mēs domājam, ka tā ir Dieva griba cilvēcei. Lai gan Dievs mums aizliedz no turienes ēst, jo tā nav viņa valstība un tā nav viņa griba. Jūs esat ar mani, bet tagad šī koka sulu rūkšana jūsos ir radījusi likumpaklausīgu domāšanu. Mēs redzam netaisnību, mēs gribam taisnīgumu, mēs gribam, lai viss būtu taisnīgi. Un mums tik dots likums, taisnīgs likums, aci pret aci, zobu pret zobu. Tas ir taisnīgi. Izsit zonu, tu man izsit zobu. Nu, labi, 2. Izsit arī otro, 2 × 2 ir 4. Saprotiet, mēs gribam, lai būtu taisnīgums. Taisnīgums ir manas aizvainojo apmierināšana. Tam jābūt apmierinātam. Tev ir jāatbild par nozagto VCU, par šo. Un par to tas ir tuvākā mīlestības taisnīgums. Ienīst savu ienaidnieku, vai tad tas nav taisnīgi? Kā ar to varētu nepiekrist? Un te nāk patiesā hipostāze, patiesais tēls, skaidrs atspulgs, neizkropļots Dieva tēva atspulgs. Un saka, bet es jums saku, ja tevi sit pa labo vaigu, pagriez arī kreiso. Aleluja! Ko? Tad man viss seju izsitīs. Tas taču nav taisnīgi. Tur taču skaidri rakstīts, ka jūs maināt zobu pret zobu. Kāpēc man vēl jāpagroza vaigs? Tas taču nav taisnīgi. Jā, nav taisnīgi. Bet es jums saku, mīliet savus ienaidniekus. Pagaidi, par ko tu runā, kungs? Tas taču nav taisnīgi. Kāpēc man būtu jāmīl mani ienaidnieki? Nē, ne tikai mīli, dod viņiem naudu, dari labu tiem, kas tev apvaino. Palīdz viņiem kaut ko nopirkt. Tā tās malu. Es tā nevaru. Tāpēc Jēzus piesit krustā, jo viņš atklāja tēvu. Viņš bija patiesa gaisma. Patiesa gaisma nav taisnīguma nodibināšanā. Patiesa gaisma ir bezgalīga, neizskaidrojama Dieva lebestība un Dieva mīlestība, kurā nav tumsas, nav skaudības, nav vēlmes atriepties. Nekā no tā visa tur nav. Jūs esat ar mani? Es sapratu šo sarežģīto tēmu, bet jūs sapratīsiet. Tas tevi svētīs, Dievs mans liecinieks. Vai tad tas ir taisnīgi, kad pazudušais dēls, atvainojos, pēc visām savām izdarībām Taivānā? Tur izšķied mantu, dzīvoja tālāk prom, lai neviens nezinātu, ar ko viņš nodarbojas. Nu, viņš. Bet vecākais brālis taču pazīst jaunāko. Viņš pazīst to viltīgo slepeno skatienu, kad tas paņēma naudu un pateica, tā brālīt. Viņš saprot, kāpēc viņš tur devās. Un kad tu tur ar kapli uz laukiem, taisnīgi ciešot par kazu, nu par kazlēnu, lai tev būtu šašliks, un neviens nepamanā tavu darbu. Un tad šis atgriežas tāds bez zirga, bez naudas, vēl ar paģirām pēc smagas dzeršanas. Un tēvs viņa bučo apskauj, dod viņam gredzenu. Tas viss notiek tev acu priekšā. Jauni zābaki par 40,000 rubļu. Bikses un vēl vis kaut kas, nokauj vērs un sarīko ballīti. Vai tas ir taisnīgi? Un viņš sašuts par šo netaisnību. Viņš saka, tēvs, es neiešu mājā, es negribu neko kopīgi ar tādu Dievu. Man nepatīk tāds Dievs. Es gāju kā paps Karlons pie tēva, un man nekā nav. Man nepatīk tāds Dievs. Cilvēkiem ir grūti pieņemt to, kas ir par brīvu. Un pēkšņi iznāk tēls un saka, dēliņ, nāc iekšā. Viņš saka, es nenākšu iekšā, tas ir tavs dēls. Viņš visu izšķied, es nenākšu. Viņš saka, dēliņ, bet viņš bija pazudis, saproti, un ir atrasts. Es biju miris un dzīvo. Viņš saka, es negribu ar tevi neko kopīgi, bet es esmu apvainojies. Ziniet, uz Dievu var apvainoties, Dievs mūs ļoti apvaino un ievaino. Bet ne mūsu, bet mūsu miesu. Mūsu miesa cieš no kungu vairāk nekā no sātana dažkārt. Jo Dievs vispār neņem vērā mūsu miesu. Kā saka, ja kaķim nepatīk, ka es viņu glaudu nepareizā virzienā, vienkārši apgriezies. Es nemainīšos.
Un mums paiet gadi, lai apgrieztos, saprotiet un saprastu. Tas ir par brīvu, vai ne? Jā, tieši tā, tas nav par darbiem, ne par lūkšanām, ne par gavēņiem. Jā, dēliņ, ne par gavēņiem, ne par lūkšanām. Bet es domāju, ka nopelnīšu, izcīnīšu. Un cilvēki ļoti apvainojas uz Dievu. Un es esmu saticis cilvēkus, kuri ir tik disciplinēti lūkšanās. 4 no rīta viņš jau ir uz ceļiem. Tur dram, bam, bam, viss notiek, bērni visi saspringti, visi bērni. Pēc tam paskaties, viens bērns grib savu dzīvi atņemt, otrs kaut kur pa mežu, gandrīz kā traks skraida. Un tētis krāpa ar kādu cipu sievieti, acīm redzot, starplaikos starp lūkšanām, bet sieva nogurusi, vienkārši nomira priekšlaicīgi. Un tu domā, ko jūs vispār darījāt? Dievam kalpoju, ko jūs iekarojāt? Saprotiet, tas nav svarīgs un nonākt uz Dievu. Kad tu centies, pūlies, lai viss būtu taisnīgi, bet viņas nav, ir tikai mīlestība. Pieņemts vai nepieņemts? Tā viss arī ir. Kāpēc tad Jēzus atnāca? Nemaz ne tāpēc, lai ar savu nāvi apmierinātu tēvu. It kā Dievs būtu tāds tiesnesis un teiktu, dēliņ, cilvēki ļoti grēko, bet mēs viņus mīlam. Dēliņ, kādam tomēr ir jānomirst. Kā tev ir, esi gatavs? Džonam noteikti ir jānomirst, lai Bils paliktu dzīvs. Paklausieties, ja mans Dievs ir tāds, viņš ir tiesnesis, un viņam ir jāapmierina kaut kāda augstākā tiesa, kas ir augstāka par viņu, jūs saprotat mani? Tad es visu dzīvi baidīšos no šī Dieva, bet ne ar to īsto bijību. Jo, ja viņš savu dēlu atdeva, kur man ir garantija, ka mani par grēkiem? Jā, vēl arī par to, ka esmu nicinājis dēla asinis, kā pienāks kaut kur tur. Saprotiet, man nekad nebūs pārliecības, ja man būs tāds priekšstats par tēvu. Nekad, jo pat zemes tēvi tā nerīkojas. Bet mēs, dzīvojot likuma tradīcijā, īpaši Eiropas, angliski runājošajā, kur vārds taisnīgums tika pārtulkots latīņu valodā kā justīcija un ieguva juridisku nozīmi. Lai gan vārds tiesnesis ebreju valodā nozīmē radinieku izpircēju. Tas nozīmē, ka, ja esmu parādā naudu, viņš nāk, mans tēvs nostum man aiz sevis un saka, cik mans dēls ir parādā. Saproti, pa ne? Bet es tā daru, es esmu zemes tēvs, man nav savu problēmu. Man ir problēmas, ka es atdodu parādus kāda cita vietā, saprotat? Jo es nevaru mierīgi gulēt, kamēr viņiem ir parādi, jo tie ir mani. Kāpēc tie ir mani? No kurienes tāda lieta? Tāpēc, ka tie ir mani bērni. Jūs esat mani? Tāpēc runa augstākajai izpratnē nav par juridismu. Runa ir par ģimeni. Sākumā bija notārs. Un notāram bija prokurors. Un prokuroram bija apsūdzētājs. Un tur bija izmeklēšanas komiteja. Un viņi radīja cilvēku. Nē, tur bija ģimene. Āmen. Bībele saka, ka Jēzus Kristus pienagloja pie krusta rokrakstu, ko Sātans bija uzrakstījis pret mani. Visu lietu, ko velns bija sagatavojis pret mani un es ar saviem grēkiem, Jēzus pienagloja pie krusta, vispār to neizskatot. Viņš kļuva par grēku manā vietā. Un tagad mēs saprotam, ka paties Dieva būtības atspulgs, pilnīgs Dieva tēva atveids, kļūst par cilvēku lielajā noslēpumā, lai spētu nomirt. Un ar savu nāvi pats visvarenais Dievs nogalina manu nāvi, nogalina manu grēku, nogalina grēka un nāves likumu. Cilvēks to nespēja izdarīt. Tas notiek tāpēc, ka tieši Dievs nomira uz krusta. Saprotiet, tieši Dievs, visvarenais alfa un omega, sākums un beigas, visu valdītājs, jo caur viņu un viņam viss ir radīts.
Viņš mirst uz krusta, un ar tevi notiek brīnums. Viņš nemaina tēva sirdi attiecībā pret tevi. Viņa asinis nemaina Dieva attieksmi pret tevi. Kristus asinis nepadara Dievu citādu. Jā, Kristus asinis nav kā metināšanas maska, caur kuru Dievs skatās uz tevi, ignorējot grēku. Vai jūs man dzirdat? Un ja tu nepaspēji piesaukt, sagrēkoji Kristus asinis, Dievs tikai gribēja tevi iznīcināt. Un tu Kristus asins, atceries Kristus asins, viņš tāds. Nē, nevaru. Paslēpos aiz Kristus asinīm. Saprotat, ja? Tas ir juridisms. Tās ir protestantu maldu mācības. To sauc par maldu mācību. Kristus asins nav mainījuši Dieva tēvu. Kristus asins ir mainījušas mūs. Kristus asinis ir pretinde pret nāvi un grēku, kas tika nests Dievam tēvam debesīs. Un Jēzus teica, Tēvs, skaties, tagad šī cilvēce ir atpestīta, tagad tā ir izglābta. Šīs asins paveica savu darbu, tās izmainīja viņus pašā būtībā, tās izmainīja viņu dabu. Viņi tagad ir jaunu radījumu, viņi ir atzimuši no augšienes. Mans asins viņus atdzemdināja. Aleluja! Viņi ir pilnīgi jauni cilvēki. Viņi vairs nav bāreņi. Viņi ir visvarenā Dieva tēva bērni. Es viņus esmu atvedis mājās. Vai saprota, ka? Es viņus esmu atvedis mājās.